Policija apgalvo, ka 19 gadus vecā Kentuki iedzīvotāja Marlija Kinija devās ar draugiem izbraucienā ar laivu un vairs neatgriezās. Taču, kad policija izdarīja traģisku atklājumu, laivas vadītājs jau bija roku dzelžos. Bet ne par slepkavību. Kas patiesībā tur notika? Mēs pieaicināsim kriminālistikas nirēju un jūras tiesību aizsardzības ekspertu, lai palīdzētu mums saprast, ko izmeklētāji meklē. Laipni lūdzam raidījumā Sidebar, ko piedāvā Law and Crime. Es esmu Džesijs Vēbers. Labi, pirms mēs sākam pavisam īsi. Skatieties, Amerikai tikai vienreiz aprit 250 gadi. Tā ir patiesība. Un, lai atzīmētu šo vēsturisko notikumu, mūsu partners un sponsors Chef IQ ir izlaidis šo, labi, ierobežotu tirāžu. Zvaigžņu un strīpu Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Šī ierīce ir radīta gan pagalmu leģendām, gan lepniem patriotiem, gan īstiem grilēšanas entuziastiem. Labi, šī zvaigžņu un strīpu izlaiduma versija ir izstrādāta drosmīgās, sarkanā, baltā un zilā krāsās un ietver individuāli numurētas ierīces. Tātad katrs gabals ir kā unikāla daļa no šiem svētkiem, kas notiek tikai reizi paaudzē. Un šī IQ Sense dara vairāk nekā tikai izskatās stilīgi. Tā ir vairāk nekā tikai foršs kolekcionāra priekšmets. Zem šī dizaina slēpjas tas pats profesionālais sniegums un viedā tehnoloģija, kas padara IQ Sense īpašu. Ar bezvadu zondi, kas darbojas ar Wi-Fi, lai varētu uzraudzīt no jebkuras vietas, jūs varēsiet skatīties salūtu, nevis grilu. Tā darbojas ar jebkuru gaļas vai zivju veidu, no lielopa ribām un vistu spārniņiem līdz vistas gaļai un zivīm. Izmantojiet manu kodu. Izmantojiet manu kodu Sidebar, lai saņemtu 40% atlaidi visā vietnē chefeek.com. Tas ir chefeek.com un izmantojiet manu kodu Sidebar, lai saņemtu 40% atlaidi. Šis ir neticami. Traģisks stāsts, par kuru mēs runāsim. Nav cita veida, kā to aprakstīt. Un šis stāsts ir par jaunu sievieti, kura vienkārši bija laivā kopā ar draugiem, šķietami devās peldēties un nekad vairs neatgriezās dzīva. Tas notika ar šo sievieti, Marliju Kiniju, 19 gadus vecu, tikai 19. Tas bija pēcpusdienā Greysona ezerā, Kentuki. Tas pārvērtās par īstu murgu. Pēc policijas teiktā, viņa pārkāpa pār bortu, lai nokārtotos. Un tā bija pēdējā reize, kad kāds viņu redzēja dzīvu. Viņas ķermeni atrada 4 dienas vēlāk. Un tika veikta arestēšana. Šajā lietā tika arestēts laivas vadītājs, bet ne par slepkavību. Labi, lai būtu skaidrs, tas nav par Marlijas nogalināšanu. Kas notika uz tās laivas? Tagad, kad es par to runāšu, tas izklausīsies ļoti pazīstami, vai ne? Jauna sieviete, laiva, alkohols, iespējams alkohols, ģimene, kas gaida atbildes. Es domāju, ka jūs nojaušat, uz ko es velku. Par to parunāsim mazliet vēlāk. Bet lieta ir tāda, ka, kad kāds iekrīt ūdenī un vairs neiznāk ārā, noskaidrot, kas patiesībā notika, prasa vairāk nekā tikai, ziniet, ieskatīties ezerā. Tas var būt sarežģīti. Ir vajadzīgs kāds, kurš prot nolasīt šādas situācijas un zina, kam pievērst uzmanību. Un drīz mēs pieaicināsim kriminālistikas nirēju un jūras tiesību aizsardzības ekspertu, lai labāk izprastu šo situāciju. Jo viņš mums palīdzēs saprast, ko izmeklētāji šobrīd meklē, kādus jautājumus viņai vēl cenšas atbildēt. Jo šī meklēšana varētu būt beigusies, bet jautājumi tikai sākas. Tāpēc es vēlos precīzi izklāstīt, ko mēs šobrīd, balstoties uz ziņojumiem, šķiet zinām. 19 gadus vecā Marlija Kinija no Ashlandas, Kentuki. Viņa trešdien, 24. jūnijā, atradās Greysonas ezerā. Viņa bija uz nomātas pontona laivas kopā ar draugu grupu, vismaz 10 cilvēkiem. Tā ziņo varas iestādes. Un šai dienai bija jābūt vienkārši jautrai dienai uz ūdens. Aptuveni 16:00 viņa, kā ziņots, iekrita ūdenī. Policija saka, ka viņa vienkārši mēģināja izmantot tualeti, un kopš tā laika viņa nav redzējuši. Tagad lūk ir lieta, ko ir diezgan grūti aptvert. Viņas draugi uzreiz nepamanīja, ka viņa ir pazudusi. Vismaz ne uzreiz. Tā ziņo izmeklētāji. Šajā lietā notika aizturēšana, un mēs par to drīz runāsim, bet detaļas ir diezgan trakas. Vispirms tika uzsākta meklēšana. Vairākas tiesību sargājošās iestādes sāka to, ko amatpersonas nosauca par izsmeļošu meklēšanu. Tātad mēs runājam par sonāru, termodetektoriem, helikopteriem, kinologu komandām, zemūdens droniem.
Ešlendas ugunsdzēsības dienests nosūtīja nirējus. Leksingtonas ugunsdzēsības dienests nosūtīja nirējus. Kentuki štata policija nodrošināja gaisa atbalstu. Vairāk nekā 50 brīvprātīgo pārmeklēja ezera krastus. Lietusgāzes apgrūtināja darbu, tomēr viņi turpināja visu šo laiku. Un tikmēr viņas ģimene izmisīgi gaidīja atbildes. Viņas māsa ievietoja ziņu sociālajos tīklos, lūdzot palīdzību, sakot, ka policija un dabas aizsardzības amatpersonas dara visu iespējamo, bet lūdza cilvēkus neizplatīt baumas. Rakstot, citēju: Mana mazā māsa Marlija Kinija ir pazudusi, kā jūs visi esat redzējuši. Ir notikušas meklēšanas. Policija dara visu, ko var, tāpat arī Dabas aizsardzības asociācija, bet lūdzu paziņojiet man, ja uzzināt kaut ko jaunu. Lūdzu, neticiet un neizplatiet baumas. Neviens nav atrasts un mēs plānojam meklēt, līdz kaut ko atradīsim. Meklēšana turpinājās jau 3. dienu. Viņas māsa atkal ievietoja ziņu, šoreiz paužot savu neapmierinātību ar visām spekulācijām un nepatieso informāciju internetā. Viņa rakstīja: Esmu tik nogurusi no visa un no dezinformācijas izplatīšanas, no visām spekulācijām un apsūdzībām, kas tiek izteiktas, no visiem viltus video, kas tiek veidoti, un briesmīgajām lietām, ko cilvēki saka vai apgalvo. Man šobrīd ir pilnīgi vienalga, kā tas notika vai kurš to izdarīja. Es vienkārši gribu, lai viņu atrod. Kad viņa būs atrasta, tad arī meklēšu vainīgos. Ja jums ir patiešām steidzama un svarīga informācija, sazinieties ar mani manā Instagram kontā. Citādi, lūdzu, nesazinieties ar mani, ja vien neesat kāds no Marlijas tuvākajiem draugiem, kāds no laivas, tuvākie draugi vai mana ģimene. Es zinu, ka tas iespējams izklausās rupji vai nejūtīgi. Es joprojām turpināšu viņu meklēt, bet mēdīji kļūst pārāk uzmācīgi. Es nekad nevaru saprast, kāpēc cilvēki apgalvo lietas, kas nav patiesas, kāpēc viņi pārpludina komentāru sadaļas, kurās varētu būt svarīga informācija, ar baumām vai arī, man šķiet, ka tā notika. Jūs tur nebijāt, un tas nepalīdzēs atrast manu mazo māsu. Paldies visiem, kas palīdz un izplata informāciju par viņu. Es patiešām esmu ļoti pateicīgs. Es vienkārši esmu arī noguris. Es vēlos, lai visi būtu drošībā. Un kas tad notiek? Svētdien, 28. jūnijā, apmēram 3:45 pēcpusdienā. Viņu atrod. Viņas ķermeni izceļ no Greisona ezera. Kentuki zivju un savvaļas dzīvnieku resursu departaments apstiprināja viņas identitāti un paziņoja, ka ģimene ir informēta. Viņas māsa to apstiprināja sirdi plosošā ierakstā rakstot, citēju: Sveiki visiem! Šis būs grūti lasāms, tāpēc es būšu īsa. Mana māsa ir atrasta mirusi. Mēs esam patiesi pateicīgi ikvienam no katras komandas, kas palīdzēja mums viņu meklēt. Visiem, kas lūdza, visiem, kas piedāvāja palīdzību. Boida apgabala vidusskola, kurā Marlija absolvēja tikai pagājušajā gadā, kā daļu no 2024. gada izlaiduma klases, arī publicēja piemiņas ierakstu, aicinot sabiedrību atcerēties viņas ģimeni, draugus un klases biedrus savās domās. Nāves cēlonis šī ziņojuma sagatavošanas brīdī vēl nav zināms. Šo jautājumu noteiks Valsts tiesu medicīnas eksperta birojs, kas nozīmē, ka pašlaik neviens precīzi nezina, kas ar viņu tur notika. Un šeit kļūst interesanti, jo šajā lietā notika aizturēšana. Laivas vadītājs tika aizturēts tajā pašā dienā, kad pazuda Marlija. Bet lūk, kā ir. Viņu neaizturēja par viņas nāvi. Viņu aizturēja par kaut ko citu. Un par ko viņš tika aizturēts, tas mums daudz pastāstīs par to, ko izmeklētāji iespējams dara. Bet pirms mēs pat sākam sīkāk apspriest šo jautājumu ar ekspertu, kuru aicināsim pievienoties, es vienkārši vēlos izteikt savas domas, lūgšanas un vislabākos vēlējumus ģimenei. Šī ir patiešām sirdi plosoša un traģiska situācija. Tas ir neiedomājami. Un man patiešām žēl, ka viņiem tas ir jāpiedzīvo. Bet es vēlos mēģināt saprast, kas notiek aizkulisēs. Bet pirms mēs vispār pie tā ķeramies klāt, es vēlos pieaicināt mūsu viesi. Mums pievienojies Aleks Bīrs, kurš ir tiesu ekspertīzes nirējs, jūras tiesība aizsardzības speciālists. Un ir patiešām prieks viņu redzēt šeit. Aleks, paldies, ka atradi laiku par to parunāt. Ļoti novērtēju. Nav problēma. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Tātad pirms mēs ķeramies pie detaļām, sāksim ar pašiem pamata jautājumiem. Labi, kad kāds šķietami nokrīt pāri bortam un vairākas dienas netiek atrasts, kādi ir sākotnējie soļi, kas tiek veikti, lai atrastu ķermeni? Vai jūs arī apskatāt pašu kuģi? Es domāju, kādi ir izmeklēšanas sākotnējie soļi? Sākotnēji ņemot vērā atrašanās vietu, tātad Greisona ezers, ja nemaldos, ir tā vieta Kentuki štatā. Tas ir diezgan plašs ezers, neliels pēc izmēra, bet ļoti garš. Un tur ir daudz līču un vietu.
Tātad pirmais solis būtu mēģināt noteikt, kur bija pēdējā vieta, kur kāds no klātesošajiem viņa pēdējo reizi redzēja savām acīm. Sākot no turienes, ņemot vērā laikapstākļus un to, ka ezeros redzamība parasti ir gandrīz 0. Tātad sākotnēji es domātu tā, izmantot sonāru ūdenī, lai mēģinātu atrast anomālijas un koncentrēties uz kaut ko konkrētu. Vai tas būtu sānu skenēšanas sonārs vai laivas sonārs, mēģināt viņu atrast ūdenī. Vai jūs varat to paskaidrot sīkāk? Kā sonārs darbojas, lai atrastu ķermeni vai kādu anomāliju? Protams, sonārs ir skaņa, kas tiek izplatīta caur ūdeni ar jebkāda veida sonāru. Vai tas būtu sānu skenēšanas vai daudzstaru sonārs. Tā izplatās, atsitās pret kaut ko un atgriežas atpakaļ. Un tad tiek apstrādāta ar datoru, kas izveido attēlu. Tātad būtībā jūs iegūstat dibena attēlu. Tātad jūs diezgan skaidri redzēsiet tādas lietas kā kokus, akmeņus un tam līdzīgas lietas, kas labi atstaro signālu. Ķermeņa atrašana ir nedaudz sarežģītāka, atkarībā no ūdens dziļuma un veģetācijas, un tam ir savi ierobežojumi. Bet tas sniedz jums dibena attēlu. Un tad, ar pieredzi, praksi un apmācību, jūs iemācāties interpretēt šīs anomālijas, un lietas jums kļūs pamanāmākas. Un tas nevienmēr izskatīsies pēc cilvēka, bet tas būs kaut kas, kam tur nevajadzētu būt. Un tad jūs vēlēsieties šīs lietas izpētīt rūpīgāk. Vai jums šķiet dīvaini, ka viņas ķermeni, kā ziņots, neatrada vairākas dienas? Man tas nešķiet dīvaini, es neko nezinu par šo konkrēto ezeru. Es nezinu, cik tas ir dziļš, es nezinu neko par tā apstākļiem. Bet man tas nešķiet dīvaini tādā ziņā, ka tas ir sarežģīti, ja pieņem, un es pieņemu, nezinot visus lietas faktus, bet pieņemsim, ka viņa, teiksim, noslīka. Tāda noslīkušais uzreiz nogrimst līdz dibenam. Viņi tur paliks kādu laiku, līdz sāks sabalīties. Un tad, kad ķermenī uzkrāsies gāzes, ķermenis, kā to sauc, atkal uzpeldēs un nonāks virspusē. Un tad tie tiek pakļauti vēja un ūdens kustībai, un tajā brīdī tos var pārvietot. Es nezinu, vai viņi prata peldēt, un nezinu, kādos apstākļos viņa nonāca ūdenī, bet pieņemot, ka viņa noslīka un nogrima, tad tas viss ir atkarīgs no tā precīzs punkts, kur viņi pēdējo reizi redzēja, un meklēšanas sākšana no turienes. Un tad atkarībā no tā, kādu sonāru viņi izmantoja un cik daudz apmācību viņiem ir. Ziniet, sonāru nolasīšana nav tik skaidra, kā, piemēram, skatoties Google kartēs vai kaut ko tam līdzīgu. Tev patiešām ir jāzina, ko tu meklē, un jāprot izcelt šīs anomālijas. Tas nevienmēr ir ļoti skaidri redzams. Tātad tas ļoti atšķirās atkarībā no tā, kādu sonāru tu izmanto un kāds ir cilvēka, kas to lieto, pieredzes līmeņus. Starp citu, es zinu, ka tev nav pazīstama šī konkrētā ūdens tilpne, bet vispārīgi runājot, kas notiek ar ķermeni, kas tik ilgu laiku atrodas ūdenī? Tu runāji par to, kā ķermenis grimst, par gāzēm, bet ja tu mēģini atrast pierādījumus, ja tu mēģini noteikt nāves cēloni, vai ķermenis noteiktā veidā sadalās? Jā, tā ir. Un atkal, es nezinu, nav bijis daudz detaļu par upura stāvokli, kad viņi tika atrasti. Bet noteikti lietas, acīm redzot, ķermenis mainās, vai ne? Ķermenis uzpūšās un mainās, bet tādas lietas kā, piemēram, tetovējumi un tam līdzīgi, tos joprojām var redzēt un atpazīt. Esmu pārliecināts, ka tas, ko meklē koroners un tiesu mediķis, ir tādas lietas kā vai viņa nokrita pāri bortam, un tad, piemēram, vai viņa pārbrauca laiva. Tātad, vai ir pierādījumi par, piemēram, sadursmi ar laivu, vai viņai ir kādas lielas brūces, propelera pēdas, tādas lietas, kas norādītu, ka viņa, piemēram, nokrita pāri, kamēr laiva bija kustībā, un tad tika notriekta. Un tad, kā rezultātā, tās ir lietas, kas noveda pie viņas nāves vai noslīkšanas. Vai viņa vienkārši noslīka? Uz viņas nav nekādu pēdu. Un šīs lietas jūs joprojām varētu atpazīt vai ieraudzīt. Acīm redzot, tās būs izkropļotas, bet joprojām atpazīstamas.
Aleks, ļauj man tev pajautāt par pašu meklēšanu, jo resursu apjoms, kas tika ieguldīts viņas atrašanā, ir diezgan iespaidīgs. Es domāju, saskaņā ar Kentuki zivju un savvaļas dienestu tika izmantotas laivas, Ešlendas ugunsdzēsēju departamenta nirēji, sonārs, par ko mēs runājām, Kentuki štata policijas helikopteri, droni, UTV, ATV, kinologu vienības līķu meklēšanas suņi. Lexingtonas ugunsdzēsēju departaments nosūtīja nirējus. Kentuki štata policija nodrošināja gaisa atbalstu. Vairāk nekā 50 brīvprātīgie pārmeklēja ezera krastus. Un papildus tam visam, kā mēs jau runājām, viņi izmantoja termiskos detektorus un zemūdens dronus. Pirmkārt, kā jūs koordinējat kaut ko tādu, jo tas izklausās pēc milzīga uzdevuma ar daudziem dažādiem cilvēkiem un daudzām dažādām iesaistītajām pusēm. Jā, bet es domāju, ka, ziniet, jums būs vadošā aģentūra. Tāpēc es domāju, ka tā visticamāk bija Kentuki zivju un savvaļas dzīvnieku dienests, kas bija vadošā aģentūra. Tātad ir, ziniet, būs komandas centrs, kas koordinēs visus šos resursus, dokumentēs, kurš atrodas kur, kurš ko dara, cik daudz laivu, cik daudz mirēju, kur viņi meklē. Brīvprātīgie, kas pārmeklē krasta līniju, līķu meklēšanas suņi, tas viss tiek koordinēts komandas centrā. Un tiesību sargājošajās iestādēs mēs daudz trenējamies. Īpaši ugunsdzēsēji un policija daudz trenējās tādās lietās kā incidentu vadības sistēmas, kur mēs gatavojamies šādām operācijām. Un tādās vietās kā Kentuki es pieņemu, spriežot pēc reaģēšanas apjoma, ka viņi droši vien bieži rīko apmācības, kurās piedalās vairākas aģentūras. Lai palīdzētu atpazīt, kādi resursi cilvēkiem ir pieejami, ko viņi var iesaistīt, un tad kopīgi strādāt pie šo lietu apvienošanas. Ziniet, būs kāds, kas vada laivas, kāds, kas vada niršanu, kāds, kas vada meklēšanu uz sauszemes, kāds, kas vada aviāciju. Un viss šīs lietas tiek apvienots vienā, ziniet, komandas centrā, lai nodrošinātu kopējo situācijas kontroli. Starp citu, kas ir zemūdens droni? Kā tie izskatās? Zemūdens drons nav gluži tāds, tas parasti nav autonoms. Parasti, kad cilvēki saka zemūdens drons, viņi domā ROV, jeb attālināt vadām aparātu, kas, varijē pēc izmēra, bet tie var būt gan mazi, gan arī lieli komerciāli aparāti. Bet parasti tas ir mazs ar vairākiem dzinējiem aprīkots aparāts, kuram parasti ir kamera, sonārs un citas ierīces. Parasti tam ir arī saciešanas mehānisms vai roka, un pašu aparātu vada ar kabeli. Tātad tas ir piesaistīts pie virsmas, kur cilvēki var skatīties monitorā un redzēt gan sonāra attēlu, gan video ekrānu. Un ar to var paskatīties apkārt, lai pārbaudītu dažādas vietas vai kaut ko pārbaudītu. Varbūt kādu anomāliju, ko viņi pamanīja ar cita veida sonāru, un viņi vēlās to vizuāli apskatīt pirms sūta nirējas ūdenī. Zini, mēs par to mazliet runājām, bet es vienkārši gribu to mazliet izvērst. Pēc amatpersonu teiktā, šī meklēšana tika vairāk kārt pārtraukta. Vispirms tas bija tumsas dēļ, pēc tam izkliedētu lietusgāžu dēļ. Tu mazliet runāji par to, kā laikapstākļi var ietekmēt šo procesu, bet arī par to, kas notiek, kad meklēšana ir jāpārtrauc un jāatsāk. Es domāju, tu seko līdzi savam ikdienas progresam. Tātad lielākajā daļā vietu izmanto dažādas metodas, bet, piemēram, meklēšanā konkrētā apgabalā Meklēšanai izmanto kaut ko sauc par sarkopu, kas ļauj komandas centram reāli laikā redzēt, kur meklētāji ir bijuši, kuras teritorijas ir pārmeklētas. Un tādā veidā, ja viņiem ir jāaptur meklēšana, viņi var atgriezties, pārklāties ar iepriekšējo darbu un turpināt no vietas, kur apstājās, lai nebūtu jāsāk visu no jauna. Un tādā ezerā kā Greisona ezers, pēc tā, ko skatījos kartē, tas ir diezgan šaurs. Tas nav plašs ezers. Tātad šīs teritorijas visticamāk tika norobežotas vai sadalītas sektoros, lai cilvēkiem pateiktu, labi, tu iesi šeit, šī ir tava atbildības zona. Tu iesi šeit. Un, kad viņi atzīmē šīs teritorijas, viņi tās pakāpeniski pārbauda, līdz ir visu izmeklējuši. Jā. Tagad es gribu pievērsties arestiem. Mēs par to vēl neesam runājuši, jo, manuprāt, detaļas ir diezgan interesantas. Tātad laivas vadītāju varas iestādes ir identificējušas kā 23 gadus veco Cameronu Conliju. Un saskaņā ar aresta protokolu, ko ieguva Lex 18, Conlijs it kā bija teicis ostas darbiniekiem, ka viņš nevar atrast sievieti, kura bija bijusi uz viņa laivas. Tajā brīdī tika informētas varas iestādes.
Kentucky štata policija tajā pašā vakarā reaģēja uz Grayson ezera ostu. Tātad mēs runājam par trešdienu, 24. jūniju. Un, kad policisti runāja ar Conliju, viņi, kā ziņots, sajuta alkohola smaku viņa elpā. Viņi novēroja asinsārtas stiklainas acis. Viņš atzina, vai iespējams atzina, ka bija lietojis alkoholu. Un, kā ziņots, ar viņa piekrišanu Conlijs veica alkohola pārbaudi ar alkometru. Viņš uzrādīja, vai, kā ziņots, uzrādīja 0,137 promilles. Mūsuprāt, tas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā Kentucky likumā noteiktais limits – 0,08 promils. Un apmēram 20 minūtes vēlāk, pēc Fox 56 ziņām, viņi pārbaudīja vēlreiz. Un, kā ziņots, tas bija 0,135 promils. Tāpēc viņš tika arestēts par laivas vadīšanu reibumā, BUI. Tas ir pirmās pakāpes pārkāpums, un viņš tika nogādāts Kārtera apgabala aizturēšanas centrā. Un tēreiz, kas tāds, par ko es vēlējos tev pajautāt, Aleks, viņu atbrīvoja pēc 20 minūšu novērošanas perioda. Nākamajā mēnesī viņam jāierodas tiesā. Ko tas tev liecina par to, kur šī izmeklēšana šobrīd atrodas? Ko tas tev liecina par to, kā tiesību sargājošās iestādes šobrīd izturas pret šo buju apsūdzību laikā, kad noritēja aktīva pazudušas personas izmeklēšana? Pastāsti man par savām sākotnējām domām par to. Sākotnēji manas domas iespējams acīm redzamas. Mēs bieži redzam, ka laivu negadījumos un līdzīgās situācijās ir iesaistīts alkohols, narkotikas vai kāda cita viela ietekme. Un tas patiešām parāda, ka šīs divas lietas vienkārši nesadar kopā. Es saprotu, ka laivošana ir atpūtas aktivitāte. Laivošana reibumā atšķirās no braukšanas reibumā ar auto, jo, kā zināms, lai vadītu laivu, nav nepieciešama autovadītāja apliecība. Tāpēc tas nevienmēr tevi ietekmē. Un es nezinu, kāda ir Kentucky likumi, atvainojiet, bet parasti laivošana reibumā neietekmē tavas braukšanas tiesības. Piemēram, laivošana reibumā neapturēs tavas autovadītāja apliecības darbību, jo tā ir izklaides aktivitāte. Principā likumi ir tādi, ka jebkurš var vadīt laivu. Es zinu, ka šeit, Floridā, kur es atrodos, tev ir jābūt laivotāja apliecībai, ko iegūst tiešsaistes kursā, kur māca pamatnoteikumus uz ūdens. Nezinu, vai viņiem tas tur ir, bet acīm redzot, laivas vadīšanas noteikumi ir brīvāki. Es pieņemu, ka šī bija nomāta pontona laiva. Esmu dzirdējis 2 dažādas versijas, ka uz laivas bija 10 cilvēki, kas bija izbraukuši pavadīt dienu. Un esmu dzirdējis, ka viņš atgriezās ostā viens pats, sakot, ka nevar viņu atrast. Un es neesmu pārliecināts, kurš no ziņojumiem ir precīzs, bet jebkurā gadījumā. Vai ne? Es domāju, tas norāda uz to, ka atrodoties reibumā un pieņemot sliktus lēmumus uz laivas, tas var novest pie tādām lietām kā, ziniet, letāliem gadījumiem un, protams, traumām. Un ziniet, kāda bija apstākļi? Ja uz laivas bija 10 cilvēki, kā neviens neredzēja, ka viņi izkrīt pāri bortam. Es esmu redzējis ziņojumu, kurā teikts, ka viņai devās pāri, lai dotos. Tas ir interesanti. Tātad ļaujiet man vienkārši iejaukties. Viņš teica, ka pēc vietējo mēdīju ziņām protokolā ir norādīts, ka Conlijs teicis policistiem, citēju, viņš nevarēja atrast vienu no saviem pasažieriem. Tāds, acīm redzot, bija viņa lietotais izteikums. Nevis viņa nokrita, nevis viņa izlēca, nevis tā bija Mārlija. Man tas šķita interesanti. Tā tas ir. Un es domāju, ka, ziniet, no izmeklēšanas viedokļa, ja uz laivas bija 10 cilvēki un 9 atgriezās, izmeklētāji vēlēsies nopratināt tik vienu, kurš tajā dienā bija uz tās laivas. Neatkarīgi no tā, vai viņi bija kopā uz laivas vai ne. Bet ikvienu, kas tur bija, viņi vēlēsies nopratināt un mēģinās salikt kopā to tukšo vietu stāstā, kur, ziniet, viņa devās ar laivu, bet neatgriezās. Tātad, kas notika? Es domāju, ka otrs aspekts ir tas, ka kā izmeklētājs, ziniet, jūs uz to varat skatīties divējādi, vai ne? Ir patiesībā 2 iespējas. Traģisks negadījums, vai tur bija kaut kas ļaunprātīgs, vai bija ļauns nodoms. Un es to nezinu. Es nezinu, kādas ir attiecības starp šiem cilvēkiem. Tāpēc es domāju, ka izmeklētājs vēlas uzklausīt visu stāstus, dzirdēt, ko viņiem ir sakāms, un tad darīt to, ko dara izmeklētāji. Sākt meklēt nepilnības stāstā. Jo mans iespējas ir, ka tie visi ir jauni cilvēki, kuri notika kaut kas slikts. Neatkarīgi no tā, vai viņi to bija iecerējuši vai nē, notika kaut kas slikts. Un tāpēc es domāju, ka parasti, kad ir grupa jaunu cilvēku, viņi mēdz saliedēties, piemēram, es negribu iekulties nepatikšanās par šo
kā es negribu iekulties nepatikšanās, es negribu, un viņi mēdz izstrādāt plānu, vai nu tas ir, hei, būsim godīgi, vai arī, hei, mums jāizdomā stāsti, vai kas nu tas arī būtu. Un es domāju, ka tieši uz to izmeklētāji sāks koncentrēties, lai noteiktu, vai tā bija tikai negadījums vai arī kas cits. Protams. Un, lai būtu skaidrs, pastāv arī vidusceļš, bet es gribu to īpaši uzsvērt. Pastāv iespēja, ka divas lietas var būt patiesas vienlaikus, vai ne? Pastāv iespēja, ka kāds varētu vadīt transporta līdzekli reibumā, un kāds izkrīt no laivas un, teiksim, noslīkst, bet tas nav saistīts ar vadīšanu reibumā, vai ne? Tas varēja būt kāda cita iemesla dēļ, protams, un viņam pašlaik nav izvirzītas apsūdzības saistībā ar viņas nāvi. Un iespējams, ka tā arī nekad nenotiks. Es domāju, cik grūti būtu noteikt notikumu secību, jo pastāv iespēja, ka šie divi notikumi nav saistīti. Protams, bet tev tomēr ir atbildība, kā jebkuram citam. Tas ir līdzīgi kā avārija un aizbēgšana no notikuma vietas, vai ne? Tu nebija iecerējis, tu brauc pa ceļu, un kāds iziet priekšā tavam auto, un tu viņu notriec. Tev ir iespēja palikt notikumu vietā, un tieši tā arī vajadzētu darīt. Zini, hei, es šo cilvēku neredzēju, tu izstāsti savu versiju. Tad ir otra puse, kad cilvēki panikā aizbēg, jo domā, mans Dievs, es tikko izdarīju kaut ko briesmīgi. Ne jau tāpēc, ka viņi to gribēja, bet tas bija negadījums. Es uzskatu, zini, un atkal tas viss nāks gaismā, kad izmeklēšana turpināsies, piemēram, kur tas notika. Cik tālu tas ir no jahtu piestātnes, uz kuru viņš atveda laivu atpakaļ. Kas tur bija? Tādas lietas sāks nākt gaismā, kad izmeklēšana sāks uzņemt apgriezienus un tiks iegūta vairāk informācijas. Jā, draugs, iespējams, viņš to nav izdarījis. Es nedomāju, ka kāds to ir izdarījis. Es ticu nevainīguma prezumpcijai līdz vainas pierādīšanai. Es nedomāju, ka šobrīd ir pietiekami daudz informācijas, lai izdarītu secinājumus vienā vai otrā virzienā. Es domāju, ka joprojām ir daudz nezināmā, pie kā viņi strādās, lai noskaidrotu. Es domāju, es uzdotu ģimenei pamata jautājumus, piemēram, vai viņa prot peldēt. Tagad patiesībā tas man atgādina kaut ko, par ko es vēlējos runāt, jo šis stāsts izklausās ļoti pazīstams. Apstākļi ir atšķirīgi, bet jauna sieviete, 19 gadus veca, šķietami izkrīt no laivas. Laivas vadītājs iespējams bijis piedzēries. Jums ir ģimene, kas gaida atbildes. Tas ir ļoti līdzīgi Majorijas Bīčas lietai. Pols Merdoks, atceries? Viņam tika izvirzīta apsūdzība par laivas vadīšanu reibumā, kas izraisīja viņas nāvi. Atkal nedaudz atšķirās no tā, par ko mēs šeit runājam, bet pirms viņš varēja stāties tiesas priekšā, viņš un viņa māte tika nogalināti, un viņa tēvs, Aleks Mērdoks, tika notiesāts par viņa nogalināšanu, lai gan šis spriedums tika atcelts. Tagad es nesaku, ka tas notiek šeit Kentucky, bet es saku, ka, kad redzat lietu, kas sākas šādi, jauna sieviete mirusi, iespējams iesaistīts alkohols, laivas vadītājam izvirzīta apsūdzība par laivas vadīšanu reibumā, izmeklētāji meklē daudz vairāk nekā tikai to, kas notika. Tātad, Aleks, kādas ir tās zemūdens straumes, ko izmeklētāji meklē šādā lietā? Es domāju, ārpus apsūdzības par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā, atvainojiet, laivas vadīšanu reibumā, kādas ir standarta izmeklēšanas līnijas, ko mēs varam sagaidīt tālāk, kad mums varētu būt vairāk atbilžu. Pastāstu man par to. Es domāju, ka jūs redzēsiet, sākotnējā apsūdzība bija par to, ar ko viņi saskārās, kad pirmo reizi ar viņiem tikās. Es domāju, ka stāstam attīstoties var tikt izvirzītas papildu apsūdzības, varbūt arī ne. Ja tas tiks atzīts par negadījumu, vai ja tieši medicīnas eksperts izmeklēšanā atklās kaut ko par viņas nāves cēloni, visi šie faktori tiks ņemti vērā. Un, manuprāt, kopīgā iezīme abos šajos stāstos ir tā, ka iesaistīti jaunieši, alkohols, kas ietekmē vai izraisa, kā zināms, sliktu lēmumu pieņemšanu. Un, ziniet, atkal, es nezinu, kā tas viss izvērtīsies, bet, manuprāt, ir skaidrs, ka viņai vajadzēja apgriezties kopā ar pārējiem. Un kāpēc viņi to neizdarīja? Tā ir galvenā lieta, vai ne? Un skatieties, nāves cēlonis šobrīd vēl nav zināms. Frankfurtas tiesu medicīnas eksperta birojas to noteiks, vai cerams noteiks. Jāpiemina arī tas, ka izmeklēšana turpinās. Kentuckijas zivju un savvaļas dzīvnieku dienests to ir skaidri norādījis. Ja kādam ir informācija par to, kas notika ar Marliju Kinniju Greisonu ezerā, viņu lūdz atsaukties. Izmeklētāji lūdz jūs atsaukties. Jūs varat sazināties ar Kentucky zivju un savvaļas dzīvnieku tiesību sargājošo dienestu pa numuru, kas redzams tur augšā. Jūs varat sazināties arī ar Kentucky štata policiju.
Mēs zinām, ka Kamerons Konlijs ir atbrīvots pret drošības naudu. Viņš gaida savu nākamo tiesas sēdi nākamajā mēnesī. Bet, Aleks, liels paldies, ka veltīji laiku, es to ļoti novērtēju. Es novērtēju, ka uzaicinājāt mani piedalīties, un es vienkārši vēlos izteikt līdzjūtību un lūgšanas ģimenei, kas pārdzīvo savas meitas un māsas zaudējumu. Un tas ir traģiski. Ļausim izmeklētājiem darīt savu darbu. Un ļausim izmeklēšanai noritēt līdz galam. Un Cerams, ka no tā ģimene saņems vai nu taisnīgumu, vai atbildes. Un tas šobrīd ir viss, ko varam jums pastāstīt šeit raidījumā Sidebar. Paldies visiem, ka pievienojāties mums, un kā vienmēr, lūdzu abonējiet mūsu YouTube, Apple Podcasts, Spotify vai jebkur citur, kur klausāties savus podkastus. Jūs varat mūs skatīties arī NBC platformā Peacock. Ja vēlaties sekot man X un Instagram, manam News Nation raidījumam Jesse Weber Live no pirmdienas līdz piekdienai 23:00 pēc austrumu laika, tiekamies nākamreiz.